mums bija vienam lielam mūsu SEO klientam, ko mēs ilgāku laiku strādājam, viņi palūdza, lai mēs viņiem uzņēmumā novadam prezentāciju par mākslīgo intelektu un SEO optimizāciju, kas jādara uzņēmums rādītos mākslīgā intelekta rīkos. Kā es uzreiz pasaku, tas nav tā, ka jums kāds saka, ka tur var parādīties 5 dienās, tāpēc, ka jūs kaut ko pamainiet mājaslapā. Tā tas nestrādā. Tas prasa laiku un ir noteikts darbību kopums, kas ir jādara. Un viņi mums palūdza, lai mēs novadam to prezentāciju, mums uztaisījām foršu prezentāciju, un mēs novadījām, izstāstījām, viņi ļoti priecīgi. Viņi teica, ka žēl, ka nebija viņu PR aģentūra uz to sapulci, jo kā PR aģentūra arī regulāri taisa saturu priekš viņiem, liek publiskajā vidē par viņu produktiem, pakalpojumiem, un viens no faktoriem, lai jūs rādītos mākslīgi intelekta rīkos, ir zīmola autoritāte. Zīmola autoritāti veido ļoti daudz dažādi faktori, bet kas ir vēl svarīgi, piemēram, šāda PR aģentūra, kad viņi rada saturu, kā viņi formulē šo saturu, kā viņi formulē, kas jūs esiet. Jābūt ir vienotai identitātei kopējā interneta vidē, lai arī šī autoritāte veidotos. Līdz ar to viņi teica, žēl, ka tā aģentūra nebija, tad viņi zinātu arī visādus nianses, kā varbūt viņi šo saturu var uzlabot vai pilnveidot vai ņemt vērā, lai viņi labāk rādītos mākslīgi intelekta rīkos. Tas, ko es ar to varbūt gribu teikt, ja jums strādā vairākas aģentūras, tur dažādos kanālos rada saturu, ir vērts pasaukt visus kopā un pārrunāt kopēju šo stratēģiju, lai nav tā, ka jums kā uzņēmuma vai īpašniekiem vai mārketinga vadītājiem ir jāiet pie katra jāstāsta, un tajā procesā tā ziņa pazūd un viņa tiek pārformulēta un katrs uztver viņu savādāk. Tāpēc ir vērts sasaukt kopā un izrunāt varbūt to stratēģiju. Tas būs daudz efektīvāk jums no komunikācijas viedokļa un arī, protams, no mērķu sasniegšanas viedokļa. Jo arī, piemēram, mums bija situācija, kur mēs esam vienam uzņēmumam kā SEO speciālisti, cits uzņēmums viņiem Magento veikalu tur tā kā veido attīsta. Tad bija no sākuma tā situācija tāda, ka mēs viņiem dodam kaut kādas rekomendācijas, kas jāskārto. Viņiem tā ziņa kaut kur pazūd, kaut kas nenodod, kaut kas nesaprot, kaut ko nepreizi kāds izdara. Tad mēs beigās sakam, davai ejam vienkārši kopīgi sapulci. Aizējam visu sapulci, gan ar programmētājiem, gan klients, gan mēs. Visu izrunā un daudz ātrāk ievieš rezultātus un labojumus, daudz precīzāk ievieš. Tāpēc jākomunicē savā starpā, nevis jātur kaut kādas barjeras, kas apgrūtina strādāt.